Sveiki! Mēs šodien esam roza pīrāgs ar varavīksni. Uhu! Mēs šodien taisīsim, es gribēju teikt, apskatīsimies manu jauno istabu vai māju. Es nezinu. Vai kas te būtu? Ejam! Vai lidojam? Vai jau redzēt? Šī jau ir uztaisīta. Pilnīgi, jā, šeit ir ķemes, grāmatas, krāslas ideja. Nākamajā video jūs taisīsiet, nē, viņa vēl neteiks. Tā kā es jums parādīšu, kā šādu uztaisīt. Vispirms jums vajadzēs, labi, es netaisīšu. Jūs varēsiet izdekorēt, kā gribat. Šī ir mana gulta. Jūs gribat uztaisīt tādu pašu kā man? Sekojiet man. Vispirms jums vajadzēs kartona gabalu, vienalga cik lielu. Tad jums vajadzēs uz tā uzzīmēt vai uzkrāsot varavīksni. Jūs gribat zīmēt, pēc tam jums ir jābūt izkrāsotai. Jūs gribat tikai krāsot, tad uzreiz izkrāsojiet. Tas. Jā, tas bija pirmais solis. Tad mums vajadzēs drusciņi pagairiet. Rozā pīrāgs, cik tu vēl ilgi tu būsi? Au. Saprasu. To, ko tā vajadzēja. Tukšu kasti, bet labi. Mums vajadzēja šādu kasti. Ja jūs skatāties Dave Hacks, tad jūs noteikti zināsiet, kā šādu uztaisīt. Es to parādīšu, kā taisīt citā video. Jā. Mums vajadzēja šādu kasti. Pārvirzīsim uz pusēm, tad pielīmēsim abas kopā, tad uzliksim varavīksni priekšā un varat izdekorēt istabu, kā gribat. Varat arī uzcelt šeit sienu. Šeit siena. Tikai viena lieta. Jums vajag... Un manu istabu ļoti foršu... Rozā pīrāga uzli. Jā. Piekrāmas būtu. Jā. Ja jūs gribat, jūs varat uztaisīt sienas. No krāsainā kartona vai parastā kartona. No krāsainā kartona būs skaistāk. Bet no parastā kartona tad būs jākrāso. Tad tā no varavīksnes un rozā pīrāga. Šovakar mēs daudz ko darām, varbūt taisām. Tikai dažreiz. Un teiksimies nākamreiz, kad mēs būvēsim Mana istabu! Rozā pīrāga. Piedod! Sveiki! Jūs vēl atceraties, kurā vietā stāvēja šī lieta? Tā bija tur uz dažām sekundēm. Es nezinu, kur tā stāvēja, kur šī lieta stāvēja, bet es zinu, kur mana istaba. To jūs redzēsiet nākamajā video. Atā! Atā! Esmu beigusi.